Tā, sveiciens visiem. Tā. Nu, esam, kas mēs esam, kam vajadzēs, es vēl pievienosies. Sveikas, meitenes, jā. Prieks redzēt. Uz brītiņu uzlikšu mūs visas kopā uz brītiņu kaut vai, kas ir sanākuši. Um, jā, šoreiz sanāk tā vakara. Zooms, nu, es klausu, kā vienmēr saviem sajūtu impulsiem, jo gribējās mūsu tradicionālās ceturtdienas no rīta, bet kaut kā nav. Nu, tagad ir šādi. Bet ļoti labi. Jāklaus ir impulsiem, jo, kā es atkal atkārtošos, jau nezinu, kuru reizi, kā jāiet pie nākošās enerģijas runāt, man notiek procesi tieši par to tēmu. Es nezinu, tas ir tik interesanti, un atkal ir ko dalīties, un ir ko atkal atskatīties. Tā kā es šī ceļojumā esmu uz visām 100, jau, nu, tūlīt jau būs gads, nu, tūlīt jau, iedomājieties, mēs pirms gada, gandrīz pirms gada, tad septembrī būs gads, jā. Wow, uztaisījām eksperimentu, vienkārši vēlreiz palaist citādāk. Un man liekas, viņš ir kolosāls papildinājums tam, kas mums jau šobrīd jau ir, jau tā jau bija ielikts, tad šis ir kolosāls papildinājums vēl klāt. Un, jā, es esmu ļoti pateicīga. Vispār pēdējās 2 nedēļas man tik ārkārtīgi nāk vēlreiz pateicība par to, kas var būt tieši uz šīs planētas, tieši šajā brīdī, tieši ar visu to, kas tagad notiek, tieši ar visām situācijām, kas notiek arī ar manu realitāti, ar manu dzīvi. Nu, tā ka vienkārši nu, dvēseli gavilē tā, ka līdz vienkārši mītu galiņiem, jā, prāts tur vienkārši, kas te notiek, bet dvēseli, jā, 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 cik visi forši, un ka viņi visu saprot, un ka tu sajūti arī, ka īstenībā jau viss ir labi, un ka to vēl var ar tādu patiesu prieku ienest tālāk savā ikdienā. Ar tādu, nu tiešām tas patiesums nāk pa visiem galiem ārā. Tā kā, jā, nu lūk, un 21 noslēdz mums trešo vilni. Ja atceramies, tad trešā viļņa enerģija 3, 6, 9, 12, 15, 18 un 21. Tad 21 noslēdz mūsu trešo vilni, kas radījās no 1 un 2. Ja? Tad noslēdz, lai sagatavotu uz, to mēs runāsim nākamreiz, kas ir 22. Noslēdzošais pārējais posms jau uz nākamo ciklu, uz varbūt izplatījumu kādam, ja, tā kā tas ir šī skaistā spirāle, viņa vienkārši atkal attīstās, atkal iet nākošajā ciklā, un tai spirālē cauri var iet tik reiz, cik jums ir nepieciešams, cik jums pašam rezonē. Man šis, es nemaldos, ir 8. cikls jau, kā es izēju ar pilnu visu savu būtību tam cauri. Jā, un ir ļoti daudz, kas mainījies, un nekad nav vienādi. Tā kā jā. Tātad 21. tā mums ir gara pasaules enerģija. Tad mēs turpinām vēl gara pasauli. Un, ja mēs pie 20. enerģijas pieskārāmies arī dualitātes tēmai, šeit mēs vēlreiz viņai nedaudz iesim garām jau tādā citā skatījumā, jo 19 mums bija tāds atkal jaunais vīrišķais, līdzīgi kā 3 un 4, kad mēs gājām matērijā, un 20 sievišķais, un atkal no 19 un 20 rodas 21. Jo tā kā paskatījāmies, ka mums bija otrais devītnieka cikls, ja, no 10 līdz 18, tas bija otrais devītnieks, un man liekas, arī pašā mūsu pamatmateriālā arī bija kaut kad runājusi, kad tātad no tā 19 kaut kas līdz 22 pilnīgi kaut kas tāds atkal tāds, tā kā liekas, ka pilnīgi pēc tā 18 kaut kas tāds, nu, pilnīgi kaut kas cits ir aiziet, ja. Un tas 19, 20, 21, 22, viņš vēl tāds, vēl cits pakāpiens jau tālāk, kur es saku, tur sākas tas, kad aiziet pa vienam, ka viena enerģija mums mēnesī, laikam, vai jau pie 18 sākās, jo nu jau tāds, tad galvā, tur, tas vairs nav tev tā, tur komunikācija, tur naudas pelnīšana, tur veselība, tas vairs nav par to. Tas arī tur vēl ir, viņš ir kopā, bet tur vēl kaut kas plašāk nāk, ja. Un tad ir tāds, ok, vairs to nevar tik galā 1, 2 nedēļās. Tur vajag bišķi vairāk laika, lai to tā kā sajust, vēl saprast un integrēt. Ja tas tāds, nu, vairs nav tā kā, jā. Es dalīšos pagaidām arī vēl ar kādām atziņām, kas ir atnākušas, un vēl atslēgu vārdiem arī, ko arī paņēmu arī nedaudz no Natālijas Ladīnī, tā kā es arī to gāju paralēli vēl jau viņas jaunos arī ierakstus paskatoties un viņas pārdomas un vēl tas, kas mums jau ir pieredzēts te visiem kopā
un arī vēl no materiāla, kas pirms tam, kas mūsu pamat 22 enerģiju ceļojuma materiāli vēl ir nācis klāt. Un ja kaut kādā brīdī gribam pakomentēt kaut ko, vismaz no klātesošiem, kas ir droši, vai nu ierakstiet čatiņā, vai rociņu pacēt, nu, vai es redzēšu, jā, un vienkārši papildināt par kaut ko, ko mēs tūlītās minēsim kopā. Jā, tā tad. Pasaule ir 21, paplašums, paplašinājums, par paplašinājumu, no iziet no kaut kā šaura, maza, kaut ko lielu, lielu, plašu, redzēt arī fiziski pasauli, līdz ar to nedaudz pieskarsimies arī ceļošanai, drosmīgi ceļot, un nevis tā standartākā, stereotipiski, kā mēs to zinām, bet ir tik dažādi varianti, kā var aizceļot kaut kur un ļaut tam arī ienākt dzīvē, ļaut ieraudzīt to lielo planētu, mūsu skaisto pieredzēt. Un tad ir paplašinājums, arī apziņas paplašinājums. Šeit iet runa arī būs par to. Un jā, tad skatīsimies, kā tas viss plūs, iesim tālāk. Tātad 21 jau paši, kas arī varbūt ir dzimuši un jau jūt laika gaitā, vai kam ir dvēseles centrā 21, vai kam ir sajūtās, vai jaunajā pieredzē pa lielam, bet arī varbūt arī pārbaudījuma zonā, bet arī domāšanā, nu var sakot, viņi varbūt atrasties visu kaut kur, jūs kaut ko līdzīgu sajūtīsiet, pat ja jums pat vispār nav fiziski 21, un man viņš nav fiziski redzams. Bet ar pirmo reizi es vēl lasīju krievu valodā no Natālijas Ladīnī grāmatas, lasīju krievu valodā aprakstu, es raudāju tā kā vēl nekad, un es nesapratu, kas ar mani notiek. Un saprotu, ka kaut kādas manas stīgas tiek aizskartas, un es saprotu, man tas tā rezonē, tik ļoti, bet fiziski matricā es viņu neredzu, jā, bet viņa man kaut kur ir. Viņa kaut kur noteikti vēl joprojām ir, es viņu vēl neesmu atklājis, viss kaut kas cits tāds, nu, ka viņa tīri kaut kur, kas ir tā lielā stīga, kas man šo izraisa. Bet man viņa ļoti rezonē, un es viņu ļoti jūtu arī savā ikdienā, un arī skatos pēc izpausmēm, kā tas ir aizvedis to uz to paplašinājumu dažādās darbības jomās. Tas plašums viņš ienāk, un viņš nāk ļoti organiski. Un tā miedarbība ar pasauli, viņa arī rekur nāk, un lai tik iet, un es no tā vairs nebaidos, nekur slēpties vairs negribu, neko maziņu šauru negribu. Man nāk viss tiešām tā dzīvē, es ļauju tam lielajam plašumam vienkārši plūst un drosmīgi, lai viņš nāk un arī sajūt to savu, kā es kā maza planētas daļiņa, arī jūtu to visu veselumu. Un tas iedod tādu prieku un to gandarījumu un to arī tādu enerģisko prieku, ka vienkārši, jā, es tur tāds maziņš, bet es daudz ko daru. Es daudz ko daru, un labums ir visiem no tā, jo es to daru priekš sevis, un tas sanāk, es to daru arī priekš planētas, un tas ir tāds, jā, pilnīgi cita filozofija, jau aiziet, un ļoti iedod tādu lielu iedvesmu darboties tā pa to savu ceļu. Nu, lūk, tātad mērķis un tā būtība 21 ir, lai nest pasaulē labumu, jebkāda veida labumu, lai dzīve turpinās, lai evolūcija notiek, lai turpinās, kā saka, nu, gan dzimstība, gan augi arī aug, gan gaisa, ko mums elpot arī ir, var sakot, viss par to, lai viss turpinās un lai nāk kaut kādi jauninājumi un šī evolūcija izaugsme, ja, respektīvi, ja tad 21 vienmēr arī būs par to, ka, nu, jāturpina, arī te ir stīga vecumu atmetam, bet ejam jaunajā, bet, teiksim, ar domu, lai nekaitētu planētai, lai nekaitētu cilvēkiem, lai nekaitētu sev pašam. Tas arī ir tādā globālā lietā, bet mēs pie tā tūlīt vēl pieskarsimies caur citu prizmu. Jā, tāpat laikā, jā, tas būs pie mīnusiņiem, mēs pienāksim arī, nu, tik jaudīga ir tā sajūta, lai virzītos uz priekšu, tikpat jaudīgi, tā kā viņš pie mīnusiem vairāk parunāšu par to, bet arī būs tā pati tēma karš. Tā arī vistiešākā veidā, tā ir arī 21. enerģija, bet negatīvā izpausmē. Te var būt arī cilvēks kara iniciators, kas iesaistās, nu, visās, nu, kas ir par cīņu, par karu, par taisnības pierādīšanu, par nosodīšanu, sodīšanu. Tas arī ir 21, bet tā ir 21 tā otra tā tumšā puse. Bet arī tāpat viņa viena nerodas. Tas ir atcerēties, ka tās ir sekas kaut kādam cēlonim. Ja cilvēks ir šādā versijā atnācis, tas ir sekas, kā mēs kaut kur minējām pamatmateriālā, ka tas ir visdrīzāk tas nāk no ģimenes laika, ja, jo redzam, ka 21 ir ar māti saistīts, trīnieks, ja, tas ir trīnieks.
Un ja tur kaut kas nav bijis ģimenē no seniem laikiem, tad arī kaut kad dzīvē tas var iznākt ārā tā, ka nu, cilvēks dara tā, kā, nu, tā viņa. Tā kā tie cēloņi ir aiznesuši, un tā ir vienkārši normāla cēloņu saku, likumsakarības izrēģēšana uz āru tikai negatīvā versijā, negatīvajā variantā, bet kā arī kā spogulis, kā mācību stunda tiem citiem, kas to pieredz, kas ir iesaistīti tajā visā, un tā kā mēs skatāmies un mēģinām, nu, tāpēc 21 pozitīva izpausme vienmēr pārdzīvos par to, ka kādam tiek nodarīts pāri, ka tiek nodarīts globāli pāri, ka liekas, ka cilvēka tiek bendēta, planēta tiek bendēta. Šis impulss būs, un tad liekas, ka ir negodīgi, netaisnīgi, bet patiesībā, ja mēs atkal atceramies 20. enerģiju, kad mēs runājam par dualitāti, kad arī, un par 8. enerģiju, kad runājam par karmu, no šī karmas viedokļa viss ir taisnīgi, viss ir līdzsvarā, 8 mums par to runā. Tas, ka mēs paši dzīvojam kaut kādā vidē, kur varbūt vairāk ir izteiktāks kaut kādas negācijas, bet tikpat labi ir cita planētas puse, kur tu aizceļ un skaties, tur viss notiek, tur viss ir forši, kāpēc pie mums tā nevarētu būt, ja? Bet pa lielam, ja mēs tādā lielā mērogā pasaules līmenī skatāmies, viss ir līdzsvarā. Viss ir līdzsvarā, viss ir tik tiešām tikai tik, kā tam ir jābūt. Un tā kā mēs to saprotam, ka es nevaru maisīties, es nevaru jaukties iekšā, vai tagad lieki par to, tagad ņemties, stresot, emocionēt un pludināt savu personīgo enerģiju ārā uz to, ko es uz doto brīdi nevaru ietekmēt. Es varu tikai paskatīties, ko es varu ietekmēt. Ja? Un, ja apkārt ir negācijas un visi streso, tad es varu radīt mieru. Sākot sevi, es varu dot mieru savai ģimenei, lai viņiem būtu miers. Es varu dot mieru saviem kolēģiem, saviem domu biedriem, saviem līdzgaitniekiem, ja, paziņām, parādīt, ka es esmu mierā. Un līdz ar to tas ir tas pirmais piliens, ko mēs varam aiznest tālāk arī pasaulē, ar to, ka tā, kad viss ir slikti, viss ir stress, bet es esmu mierā un iedod šo kaut kādu miera sajūtu. Ja. Tā kā no turienes arī tas viss veidojās. Tātad vēlreiz, jā, ja trešā enerģija mums ir tipiska, nu, zeme, ja, zemes enerģija, auglības enerģija, bagātības enerģija, materiālās, radošuma enerģija, ja, tā kā ģimene, bet ģimene tā kā cilvēciskā, nu, kā mēs zinām, ģimene, ja, tas ir 3, tad 21 ir visuma māte, tā ir tā kā, nu, planēta māte, visuma māte, un arī tā ir globāla māte, tā ir projektu māte, tā ir, nu, var sakot, tā ir sajūta, kas nāk, kad es varu dot vairāk cilvēkiem daudz vienlaicīgi. Tad ir globāls, kaut kas liels, milzīgs, ja? Ka tie nav tikai ir mani 2, 3 ģimenes locekļi, 5 ģimenes locekļi, bet tie ir 100 tūkstoši, miljoni cilvēki, kam es varu dot, es esmu māte pasaulē, ja? Kā visuma māte ir 21. enerģija, un viņa izpaužās visdažādākos veidos. Tie ir visdažādākie projekti, tātad, ko minēju, tie ir tas var būt arī bizness, tas var būt arī kā vadītājs, jo trīnieks ir vadītājs. Ja mēs skatāmies 3, 4 bija par biznesa līniju, biznesa ne tradicionālajā, nu, tādā stereotipiskajā tradicionālajā veidā, plašāk skatoties, kad arī veidojot biznesu, mēs varam, kur arī veidot arī ģimeni, savu tādu biznesa ģimeni, un tu jau esi māte vai tēvs, tad brīdī vīrietis 21, tad viņš arī kā māte, bet šī gadījumā kā tēvs, tāpēc, kad vīrietis, ja, arī šī tēvišķā enerģija un rūpe par daudziem vienlaicīgi, par atbildības uzņemšanās un ne tikai, bet arī tāda miera un sirsnības došana daudziem vienlaicīgi. Tad liels, ja, viss tas ir globāls un liels, un no tā nebaidīties un iziet ārā no tā šaurā un iet uz to plašo. Tie var būt arī direktori, vadītāji, var sakot kaut kādi arī. Tad, kad pieņemsim jau direktors, kas jūtās kā tāda mamma vai tētis, tur, visai skolai pieņemsim, jā, un ar tādu sirsnību, mīļumu, gādību arī labprāt tādā vidē uzturās, lai iedotu to mieru. Un atceramies par mieru, mums bija tas slavenais teiciens, 21 ir tas mūsu mīļais runcis Leopolds, jā, krievu valodā arī bija давайте жить дружно, latviski draugi, dzīvosim, taču visi draudzīgi un mierīgi, jā, un tā kā tas ir tas, ko nes līdz šī enerģija un iedvesmo atcerēties uz to, kad
ja kaut kādas negācijas notiek, ne jau tāpat vien viņas ir atnākušas, vienkārši izprast vēlreiz, kas tas tāds ir, un neļaut sevi izšūpot. Par izšūpošanu mēs runājam pie 12. enerģijas, kas ir kā mugurkauls, ja, kas ir kā, vispār man arī gribējās pilnīgi, es šodien arī gāju cauri, un es domāju, 12, ka mēs varētu vēl vienu pilnīgi simboliku uzlikt, mugurkauls, 12 vienādzīmes zīmē mugurkauls, tas ir mugurkauls, tā ir sava iekšējā pārliecība tādā ziņā, ka mugurkauls, kad es zinu, kas es esmu, un man neizšūpos ārā no manas pārliecības un uz turienes, kur es eju. Tas ir milzīgs spēks un iekšējais spēks, kas tālāk var palīdzēt iet tālāk pa savu autentisko ceļu, jo mūs ļoti daudz visādi apstākļi šūpo ārā, un tikai tāpēc, ka mēs pievēršam uzmanību, tikai tāpēc, ka mūsu fokus, kas 11. enerģija, atkal kaut kur ir aizskalīdusi, ne uz sevi, bet uz kaut ko citu, kas atkal ietekmē, kā mēs uztveram informāciju. Šitas man arī pa laikam gadās, atkal. Mhm. Atkal man pīkst, jā, viss labi. Kaut ko atkal atsūtīja. Jā, tātad mātišķa enerģija, plaša mātišķa enerģija, varbūt šis 21 arī uz lielu cilvēku skaitu. Arī starp valdībām, politiski, dažādās kultūrās, reliģijās, bet arī, kā mēs to būtību, ko es bielikosi čatā, ja, kad tas nav par, un arī, kas ir aprakstīts, darba grāmatiņās ir aprakstīņā, ja visā minēts, ka tā nav viena konkrēta reliģija. Tā var būt jebkāda, bet ja tā iet uz to vienu patieso, tāpēc, ka jebkura reliģija ved uz to vienu patieso. Jebkura patiesībā kultūras veids arī ved uz to vienu patieso, ja? Bet ja mēs sākam cīnīties, ot, mūsu konfesija, tas ir kaut kas tas un tas jūsu nav, tā ir dualitāte. Tā ir duālā dzīve, duālā uztvere, duālās lomas, no kura nav izkāpts, no kura, kas vēl projām ir šī loma spēle, tur jau te ir pretstati, ja, kā mēs to runājam, tā ir dzīvošana pretstatos, bet nesaprašana to, ka caur pretstatiem mēs ejam uz to unikālo, uz to patieso. Un, tā ir tāda ping-pong visu laiku mētāšana, pirkstu rādīšana, bet tā nav izaugsme. Tas nav plašs redzējums. Tas ir ļoti šaurs redzējums. Būt kaut kur, kaut kādā, tikai vienā, hop, hop, hop. Līdz ar to tā arī būtu galība, ja es tagad teiktu, ka, nu, lūk, spoguļu matrica tā, nu, ir tā, kas jūs aizvedīs pie patiesības. Un viss pārējais, ko jūs tur dzirdat, ir pilnīgs kaut kas ne tā. Nebūt, ne. Gan astroloģija, gan numeroloģija, gan arī klasiskā likteņa matricas, ne tikai spoguļi, bet arī tā skaitā, gan māju kalendārs, cilvēku dizains un viss pārējais. Tas ir tas ceļš, un mēs caur šīm prizmām es arī iesaku parasti viņu apvienot vai savilkt paralēles. Jūs ejat tiešām, tur būs līdzīga informācija būs, bet tāpat mēs ejam pie tā absolūtā patiesā, ja caur to. Caur tādu prizmu, kas mums tajā brīdī rezonē. Un to droši vajag darīt, un viņi savstarpēji tikai draudzējās. Ne jau karo, bet draudzējās un viens otru ļoti labi papildina. Visa apvienošana, ka gribas visu apvienot, lai būtu tā kā, lai ģimenē, tātad ģimenes aspektā, arī savas personīgās ģimenēs, lai visiem viss ir labi un tik tiešām visi draudzīgi, kaut kādu kolēģu vidū, arī domu biedru vidū, kaut kādu projektu vidū, lai visur viss ir vienots, saistīts un līdzsvarā, lai tiešām visiem gan ir labi, gan arī katrs jūtās kā vērtīga daļiņa no kaut kā tā viena lielā. Jā, līdz ar to tas vēl pie darbošanās, varbūt arī liela klientu bāze, plašs darbinieku liels lauks, daudz sekotāji. Nu, tas ir tā, nu, viss par liela pasaule liela, jā, tā kā viss ārpus kaut kā smalka maziņa un tam līdzīgi. Tad jārūpējas par ekoloģiju, par planēti un jūt īstenībā planētas procesus ir tie, kas arī izteikti jutīgi, ja, jūt to, ka notiek kaut kas, notiek kaut kas visumā un notiek kaut kas mūsu planētā un citreiz ir grūti un starp mums arī tādi ir. Un mēs esam personīgi daudz runājuši, kas jūt šos planetāros procesus un brīžiem nevar izskaidrot, kas tas tāds ir. Un tad ir labi, ka mēs tādi savā starpā šeit varam mainīties tādā domu līmenī, ja, un iedrošināt viss kārtībā. Tik tiešām kaut kas notiek, bet viss kārtībā, tāpēc to nav jāuztraucās, jo planēta zina, ko viņa dara. Un vienkārši tā kā tu esi daļa no planētas, tāpēc arī tu jūti tos impulsus, bet tajā brīdī nav jāstreso vai
jāuztraucās. Tu vienkārši, jā, tu zini, ka notiek viss, un tu atpakaļ liec to savu fokusu uz šeit un tagad, lai nav enerģijas noliešana, jo tur nāk stress, tāpēc, ka prāts nesaprot. Nu, prātam globālas lielas lietas būs grūti vēl tādā iebraukt, bet to dvēseles mieru mēs varam iedot tādā ziņā, ka mēs taču jūtam un saprotam, dvēsele zina. Tas ir viens no pēdējiem teicieniem gan pārmaiņu zūmos ikmēneša, gan arī, man liekas, arī no pēdējiem arī enerģiju ceļojumā, ja, kad nāk šis skaistais termins, bet dvēsele zina. Ja prāts nezina, tad dvēsele zina, un šos impulsus var just sirdī, un tas iedod to mieru, vienkārši iet stabili pa to savu ceļu, un tiešām priecāties par to ceļu, nevis uztraukties. Vēl tēmas atkritumu šķirošana, tā skaitā arī minimālisms dzīvesveidā, apzināts dzīvesveids, dabai draudzīgs, un atkal rūp lielās globālās lietas, ja kā mazāk tur iepakojumi būtu, kā mazāk tur, nu, ka mēs tur kaut kādu piesārņojumu, kā apzinātāk, pareizāk arī izvēlēties apģērbu, un ne tikai tas arī par tādām saimnieciskām lietām, jāsaramies, ka trīnieks ir arī bija par tā komfortu, visu dzīvošanu materiālajā pasaulē. Ja? Un, tā kā, jā, un kā to visu var mainīt, un kad citreiz liekas vaina, cilvēki, vat, kā viņi metās miskastes ārā, tik neapzināti, nu, tā, nepadomājot, un tāpat laikā arī ražotāji turpina likt tādos iepakojumos, ja, un neaizdomājās, ja, ka tas viss tāpat būs miskastē, kad valdība atkal pieļauj to, ja, un tad nāk tās lielais cepiens, un cilvēki vienkārši cepjās par to. Bet kā viens var mainīt pasauli? Un šeit ir tas moments, kad ir šis brīdis, kad mēs redzam, un mums tā kā sāp, un mums tā kā cepja tas viss augšā, bet kā es viens varu mainīt šo redzējumu, kas un kā notiek? Tātad es varu šķirot atkritumus, es varu nepirkt ar tādiem iepakojumiem. Nu, tā kā ir mums Latvijā gan grūti viņiem iet, es redzu, nav tik viegli mums Jelgavā, tā arī viss viņš arī pazuda bez iepakojuma veikaliņš, ja, kur varēja iegādāties pārtiks produktus bez iepakojuma. Diemžēl, jā, viņš neizturēja, jā, viņu apēda, kā saka, tas tirgus lielā konkurence, bet ja katrs viens cilvēks vienkārši viņš mazāk lieto to, neizmet ārā to, vairāk ir dabiskais vai kaut kāds koncentrāts, kas mēs esam eļu ģimenē, ja, te mēs lietojam arī lietas, kas mums aizstāja entās pudeles ar ķīmijām, mēs pieņemsim kaut ko vienu un atkal dabai draudzīgi, ja, un tas arī tas pats koncepts arī tur iet, tādā virzienā mums, bet viens var mainīt, un viens var padalīties tālāk, viņš var iedvesmot, tad mums sociālā vide ir atvērta, un tu kaut ko esi izdarījis, kaut ko atradis kādu ideju, un tu ieliec vienkārši kā storiju vai kā postu, vienkārši tas ir visam informatīvais lauks, un tu aiznes labumu daudziem, tu tiec virtuālajā vidē daudziem, ja ne tieši uzreiz, bet tu tiec viņiem klāt, tu aizklauvējies pie viņu sirdīm, tu jau vienreiz ieliec, tu divreiz ieliec, tu 10. reizi, 50. reizi, 150. reizi, 1500. reizi, bet tu ieliec, un tad, kad regulāri tev gar acīm, nu cik tā Ines tur var atkal to un šito, nu laikam tiešām, varbūt jāpārstāj pirkt šitie tā, man ar kaut kā saka, rezonē, kaut kas nav ritīgi, ja, un tā mēs katrs lēnītēm, bet nevis tā kā ar to uzsveru, es jums parādīšu, es jums iemācīšu, es jums parādīšu, kā planēta jāmīl, nē, tu to dari priekš sevis, un tad ir brīdī, kad tu dari priekš sevis, pasaule mainās, jo tu vēl savā sirsnībā padalies, jo 21 nes labo vēsti pasaulē, nes dalies beznosacījuma mīlestībā, ej un dari, negaidi atpakaļ, vienkārši dzīvo savādāk un dalies tajā un parādi, ka var būt, parādi, ka tu esi arī parādi to piemēru, parādi tās iespējas, parādi tās alternatīvas, ko mēs neredzam, jo mēs tiešām neredzam, mēs neaizdomājamies par daudzām lietām, un īstenībā šeit mums ļoti labs arī, starp mūsu dombiedriem ir arī labs, teiksim tā, atbalsts, kurators, nezinu, coach var, man liekas, nosaukt, un man liekas, ka Lauriņai vienkārši atsevišķi vajadzētu mums novadīt lekciju par alternatīvu, jo vispār dzīvesveidā, ko visu kaut ko var darīt, ja, un mums arī čatiņā ierakstīja, ka tava biznesa ideja, projekts taču arī ir par planētas resursu taupīšanu, un neticami, un viss pats tā saslēdzies nejauši, kad arī tu esi dzimusi 21. enerģijā, var par to sākt runāt skaļāk, katrs, kurš zaļi domā. Es domāju, varbūt šī brīdī tu arī padalies kaut kādā, ja tu vēlies tiešām šajās sajūtās, jo tik tiešām tu tajā visā esi, tu arī dzīvo tā, un tu daudz arī īstenībā jau dalies ar to savu dzīves vietu, ko tu esi ielikusi droši. Jā, paldies, Inesītas, klausos vēlreiz par sevi, savu 21, kur taču es jau zinu kopumā.
Un es vienkārši brīnos, un arī tieši var teikt, ka augusts, ja, kurš mums skaitās septembrī, 21. vai ne, augustā, vai ne, 21. enerģija. Un es vienkārši brīnos par to, ka vienkārši nemanāmi viss notiek, lai es, kurā, nu, jā, nu, kura, nu, tomēr es teiktu, es visu laiku tomēr slēpos vēl kaut kur, ka es tomēr pēkšņi esmu gatava iet pasaulē un runāt skaļāk un nes šo labo vēsti. Un tas, ka tu vēl mini par to, es nebiju kaut kā piefiksējis, jā, viss šī atkritumu šķirošana un minimālisms un kā resursus taupīt. Man vispār jaunā biznesa projekta ideja, man viņa vispār ir otrdien cēsu domē jāprezentē un varbūt man piešķirs grantu, bet par to es nesatraucos, jo es vienkārši to darīšu tāpat, jo tas man tā sirdī deg. Nu, nāk pa visām malām ārā, ka es to nevaru nedarīt. Un, jā, tas ļoti iekļauj šo te, kā resursi man vispār ir teiciens, nejauši nodiktējies pēc mazāk, bet svini skaistāk. Un nu, daudziem tas viss nav tā kā dabiski saprotams. Nu, kā es varu taupīt, kā es varu to, kā es varu šito, bet tieši tā mums ir katram, kurš tā zaļāk domā vai zina kaut kādu metodi, kā un forši no sevis ar to var dalīties. Vienkārši katram par to ir jārunā. Tieši tā, kā tu saki, jā, katru dienu pa vienam pilieniņam, un pēc 6 mēnešiem, varbūt 10, būs sadzirdējuši, o, jā, es ar šito paņēmu un arī daru. Bet, nu, jā, maģiski, ja man tas 21, nu, kā tu saki, līdz 21 ir jāizaug no 3 un 12, ja, nu, kas tur viss ir iekšā, un liekas, ak, dieniņ, tas vienkārši ir maģiski. Tas notiek šajā gadā, šajā augustā, vienkārši es pēkšņi eju pasaulē. Vienkārši pēkšņi es, nu, tā tad runāšu plašāk. Un nebaidos par to, ka es runāšu plašāk, un man ir tāda pārliecība un tāda tā sajūta, ka es vienkārši, wow, un tā tad jūs viennieks vienkārši pats ir pēkšņi aptvēries to jau savā maksimumā. Ai, nu tā, jā, es iedvesmošu drīz vēl vairāk. Ko Var man redzēt, vēl varbūt ir kāds vēl jautājums, vai es jau kā vienmēr varu runāt stundām? Var redzēt, kā tu ļoti arī par to dedzi, un ka tas patiesi nāk no tevis, jā, un kad nav tas, kā citiem varbūt, jā, man tas rūp, un es cilvēkiem parādīšu ar to cīņu, ka tu Mm. neej tā kā ar cīņu, bet tu ej to tā kā ar tādu tā kā, nu, pašsaprotamu, normālu, ikdienišķu sajūtu, Mm. ja, ka to var, jebkuram tas pirmkārt arī ir, un to var ienest, tikai varbūt mēs neesam tam savā skrējienos pievērsuši tam uzmanību, ja, bet mūsos tas viss patiesībā mums ir tā, ka mums katram īstenībā rūp. Mēs vienkārši esam kaut kur aizmaldījušies. Man liekas, tu tik forši to tā kā palīdzi atcerēties, ja, un kad ir pagaidiet, Mm. draugi, hei, rekur, var Mhm. šādi un tādi, un tik vienkārši. Un tas, kā cik tu caur vienkāršām pašsaprotamām lietām radi unikālo, tas ir, Mhm. jā, tu vēlreiz pasaki visur, kur tev var atrast viennozīmīgi un jau redzēt tavus darbiņus, Ā, padomiņus. nu, man biznesa jaunais nosaukums būs atkal kaut kas pavisam cits, bet pagaidām var sekot iedvesmas pieturai Instagramā visvairāk un vai Instagramā, kā tu jūties, kurš vispār runāja par dzīvi un savām pārmaiņām, bet um, jā. Jā, es runāšu skaļāk, un, jā, un tas ir tas, ja mums katru dienu, arī tie, kur skatās televīziju vai kaut kādas reklāmas, ja katru dienu parādītos pērc mazāk, nav, nē, uz izpārdošanu, pērc mazāk, mazāk lietas, ieguldi mazāk lietās, vairāk ieguldi sajūtās, ja kaut ko piedzīvot, kaut kur aizbraukt, kaut kur izstaigāties, kaut ko pārradīt. Man rekuri no 2 krekliem un vēl kaut kādas lupatiņas ir pilnīgi cits kreklis, ja. Man liekas, tu varbūt minēsi, jā, bet jūs viennieks, man nekad nevajag to pašu, kas ir visiem, man vajag kaut ko savu unikālu. Tas, man liekas, arī jūs viennieki ir nianse, jā. Bet, nu, tas ir apbrīnojami, kā kopumā es tomēr teiktu, ka es jau no bērnības kaut ko to 21 esmu tajā dzīvojis, bet, nu, tā kā tagad nāk ārā, tas ir, wow, 43 gados, viss to tiek. Jā, es tieši gribēju arī par to krākli jau pieminēt, jo es jau redzu, tas ir kaut kas notiek uzstādīts. Mhm, mhm, mhm.
Redziet, kā cik skaisti var to visu. Jā, un tas unikālais, ka tev vajag kaut ko tādu, tas arī no sešanieka, jo seši arī par to ārējo Mm. dizainu un unikālo un skaisto. Un 21 vienkārši to doma, ka no apvienot to no esošiem resursiem, nepēc jaunus kaut kādus Mm. tagad mistiskiem sastāviem radītos audumus, Mm. kas vispār nav vairs Mm. dabai draudzīgi un kur nu vēl cilvēku ādai, ja? Bet paņem no tā esošā un viņam ir otro dzīvi. Un Mhm. tas, ko man liekas, Mhm. tie, kas skatās arī YouTube šobrīd ierakstu šo dzirdi, jūs vienkārši es ielikšu arī Laurīnas kontaktus tepatās un aprakstā. Sauciet uz sarunām, sauciet uz, nezinu, uz konsultācijām, vēl kaut ko jums vajag, runājiet par šīm, jo tas tiešām te ir tik daudz ko runāt un stāstīt, un Laurīna bagāža ļoti pilna ar un bagātīgu bagāžu ar visu šo redzējumu, tā kā te tik tiešām var iedvesmoties un kaut ko ārkārtīgi skaisti ierist savā ikdienā un atcerēties tas, kas mēs patiesībā esam. Tā kā arī caur šādām sadzīviskajām lietām vispār viss mainās. Tā kā paldies, ka tu arī padalījies par šo, jo tas uzreiz tā kā Paldies! iedod mums tādu super, super. Tā kā, jā, re, kur jums ir dzīves piemērs un ne tikai arī šādā jomā, visādās vēl citādās jomās ir daudz interesanti varianti arī, jā, ko un kā var izdarīt. Tā kā pilnīgi noteikti aizdomājamies katrs un arī savā ikdienā. Man arī bija viens tāds projekts prātā, nezinu, kas saka, kā par prikola pēc, ja, varētu jau uztaisīt, ja, kāpēc gan ne, tas neko nemaksā un kāpēc gan ne, kas to lai zina, kā aiziet. Bet es ik pa laikam staigāju pa šo, tagad veikalos vienkārši ieeju un paskaties uz kvadratūrām, cik daudz nevajadzīgu lietu aizņem, nu, kvadrātmetrus. Un ja saskaita visā, es skatījos uz saldumu plauktiem, kuri varētu vispār nebūt, jo cilvēkiem tie vispār nav vajadzīgi. Cilvēks nenomirs, ja viņš nedabūs saldumus. Alkohola plaukts viņš varētu vispār nebūt. Plaukti, jeb tie milzīgi kvadrātmetri. Un arī sadzīves ķīmija viņa arī nav vajadzīga, jo ir tik daudz dabiskas lietas, kā mēs varam paši gan sevi kopt, gan arī savus apģērbus un vidi. Un, ja pareiķina visu to kvadratūru un cik veikali Latvijā, un cerētu, kādam varbūt tās jaunietim skolā gribas uztaisīt kādu projektiņu, es domāju, tas ir kaut kā vienas pilsētas ietvaros, pat ne Latvijā, ja, bet es domāju, būs interesants pētījums vienkārši parādīt, ja, bez kā noteikti varētu dzīvot un cik kvadrātmetrus zemes nevajadzētu apbūvēt ar visiem šiem te cementiem un visa pārējā, ja, kur tur varētu, nezinu, varbūt burkānus stādīt vai bietītes un kādu augļu koku, ja, bet, nu jā, tas ir tā, nevis, nu, cīnoties, bet vienkārši aizdomājieties, ja, un mēs arī paši varam iet šiem plauktiem garām un nepirkt. Un kā arī citās tēmās mēs runājam, ja nebūs pieprasījums, nebūs piedāvājums. Uzņēmēji mainīsies arī tajā brīdī, kad nebūs šī pieprasījuma. Cilvēki nepirks, viņi neražos. Un tā mēs arī mainām to pasauli. Ja mēs paši nepērkam, arī uzņēmējs viņš nekad neražos to, ko cilvēks nepērk. Tā arī var palīdzēt iestrēgušiem uzņēmējiem, kam nav paplašinājums, redzes lokus vēl pagaidām, vēl sirds nejūt. Ja? Viņi vienkārši sapratīs tā, kaut kas nav nepērk. Nu, labi, jā, laikam jāmaina. Ja? Tālāk par to pilieniņu mēs varam arī ienest globālas pārmaiņas, bet mēs paši katru dienu ejot uz veikalu, neņem to šokolādi, jo viņa tev nav vajadzīga. Nu, tāpēc, pirmkārt, tur nav tīra šokolāde, tur ir cukura pilns. Ja? Tīro paņem tie, kas ražo tīro. Ja? Tur mums ir Latvijā dažas vietas, kur var dabūt tīro. Kakao un tam līdzīgi. Ja? Bet, un arī alkohols arī mums nav vajadzīgs. Tas ir vienkārši parunājies ar savu mīļoto cilvēku blakus. Vienkārši tās ir sarunas, tas ir atbalsts, tā ir cieņa. Nu, labi, tas iebrauc citās tēmās, bet vienkārši tas ir paralēli skrienot. Mēs varam ietekmēt, necīnoties, bet vienkārši neņemot to, kas šobrīd nāk. Jo cik gadus atpakaļ, ja, labi, cik jau tas, jā, kad bija tik tas, kas bija, neskapēc arī visi dzīvoja, viss bija labi. Un ka lielais piedāvājums parādījās, un vēl joprojām es brīnos, atkal lielveikals būvējās, atkal, nu kur mīļie, priekš kam? Bet arī miskašu poligoni arī paliek arvien vairāk un vairāk, un mēs saprotam, ka īstenībā, kad tu staigā par to lielveikalu, tu saproti, ka tu staigā jau par miskastas poligonu, tikai citā ciklā. Bet viņš tāpat tur nonāks. Un tas ir īstenībā, jā, no vienas puses sāpīgi, no otras puses arī pašiem uzņēmējiem. Es arī aicinu, tāpēc, ja kāds arī dzird, padomā, ko tu ražo, ko tu veido, vai tiešām tas ir dabai arī pēc tam draudzīgs. Jo īstenībā tu šobrīd saņem naudu, jā, peļņu uz planētas un citu cilvēku veselības rēķina. Tas ir tāds, nu, vienkārši padomāt, jo Karmanā mazais bērns, jā, un viņa atnāks atpakaļ, jebkurā gadījumā arī šādā veidā, vai tu pārdod alkoholu, vai tu stāv pie kases un viņu caur tavām rokām tas iziet. Tas ir tas, kas, nu, tas ir tas cikls, ka jebkurā gadījumā pa kaut kādu galu mums tas atnāk atpakaļ. Bet tas ir tā kā nevis teikt nosodot, bet vienkārši aiznest to, ka visam ir
um, cēlonis un ir sekas. Un noliegt to, ka tu esi bijis pa vidu kādā punktā un teikt, nu, nē, nē, man tas jau bija darbs, es jau tur neesmu vainīga. Nu, nezināšana neatbrīvo no atbildības, ja mums ir tāds teiciens. Tāpat tas viss ir saistīts. Tāpēc varbūt apzinātiāk saprast, ko mēs vēlamies, kāpēc mēs vēlamies, kur mēs vēlamies doties, kā mēs savu ikdienu veidot un miedarbot. Un tāpēc, nu jā, kaut kā tā interesanti. Jā, tā tēma liek ļoti daudz aizdomāties. Vienkārši padomāt, pajust un pakomunicēt ar līdzīgiem domu biedriem, kam šī tēma jau ir saistoša. Un, ja mums vēl šādi dzīvi piemēri, tad vienkārši vispār ieteikt pie Laurīnas aizbraukt ciemos. Es domāju, viņi pieņems pie sevis mājas vizītē un vienkārši paskatīties, kā brīnišķīgi var dzīvot arī citādāk, jā, un skaisti, un ļoti, ļoti skaisti. Man vienmēr iedvesmo, tā kā, jā. Ok, tu minēji arī par ceļošanu, un tas arī ir viens no skaistajiem punktiem - ceļot, ceļot un vēlreiz ceļot, apskatīt planētu. Un šeit, redziet, stāv stereotips, jeb tāda arī mūsu pašu radītais šķēršļis, jā, bet ceļošana maksā. Jā, tur vajag naudu. Bet tāpēc lecam atpakaļ, tad neesam izdarījuši mājas darbu, lecam atpakaļ uz trīnieku, uz bagātības enerģiju, uz zemes enerģiju un atrodam to ceļu, kas mums ienesīs šos finansiālos resursus. Viņi ir ļoti dažādi. Tā ir arī atsevišķa tēma, par ko runāt. Viņi ir ļoti dažādi. Viņa alternatīvas ir ārkārtīgi dažādas. Ja mēs paši neesam uzlikuši šķēršli, nu jā, man izglītība tāda, tad es varu darīt tikai to un neko citu. Patiesībā tā ir ilūzija. Mēs arī varam arī daudz ko bez izglītības darīt. To jau arī mūsdienās, arī starp mums esošajiem šeit kopā. Mūsu grupas biedriem ir dzīvi piemēri, kas to ir pierādījuši un parādījuši vienkārši. Ja? Un visi tas, kur mēs liekam šķērsli, pašas jau to es nemāku, to es nevarēšu, es pa vecu, es pa jaunu, es pa to. Bet daudz ko var arī apgūt. Ja? Un viena no apgūšanas lietām, ko 21. enerģija mudina, tās ir valodas. Jo 21. enerģijas cilvēkiem padodas, ja viņiem ir nepieciešams dzīvē pielietot. Man dzīvo viens piemērs mājās, man vīrs Andis, ja, kuram ir dvēseles centrā 21, ja, un viņš ārkārtīgi labi pārvalda angļu valodu. Viņam liekas, ka viņš piedzimis būtu ar šo valodu, un viņam ļoti labi padodas arī citas valodas. Viņš arī Japāņu ir sācis mācīties paralēli. Ja, viņš saka, viss ir iespējams, tikai paņem un sāc darīt. Ja, un, ja tu gribi tikt uz pasaulē kaut kādām vietām un pat autentiskajā valodā runāt, to var izdarīt jebkurā vecumā, tāpēc atkal mūsdienās tas nav tā, tu sēdi vārnīcu, lasi un apgūsti. Ir tik daudz dažādas gan programmas, gan arī apmācību interesanti jau kursi šobrīd, gan klātienē, gan neklātienē. Ir varianti, ja, un 21 to absorbē ļoti labi. Arī 14. arī tas būs līdzīgi par valodām, un 21 arī viņš tur ir. Ja nav, tas nozīmē, ka varbūt nav bijis vajadzība pēc pielietojuma, vai arī, ja piesēdīsies un sāks mācīties, ļoti ātri padosies. Ļoti ātri, ja, hop, hop un būs gatavs. Tur saslēdzās diezgan ātri. Tā kā jā, ceļot, kāpēc? Dēļ atpūtas? Nē. Pirmkārt, ir tāds teiciens, nestrādā tik daudz, lai tu meklētu atpūtu. Vienkārši dzīvo un atpūties vienlaicīgi. Tas ir arī par 21. Nepārstrādājies, jo tā ir galējības, tā atkal ir dualitāte, kāpēc man ir tas standarts 5 dienas strādāt, 2 atpūties. Tās īstenībā ir lamatas arī, lai, teiksim, nu, lai būtu kāds, kas kalpo, ja, bet, ja tu vari savā dzīves ikdienā pa līdzsvaru, ka mēs runājam pie 8. enerģijas un pie sava spēka apzināšanās, pie 11. enerģijas, kad tu strādā tikai tik daudz, cik tu vēlies, un tu skaties, tāpēc tie alternatīvie ceļi, kā var finanses arī nākt, tāpēc, kad atkal mums tur nāk bailes, bet ja jau es tā pēkšņi būšu pats savs saimnieks, tad jau man tur nebūs stabilitāte, nē, tie visi ir maldi, to mēs arī esam runājuši jau, ja, un par šiem uzstādījumiem, kā viņus mainīt, mēs runājam pie 15. enerģijas, kur sākās viss, kad mēs godīgi paskatāmies, dieniņi, cik daudz mēs paši sev viltus uzstādījumus liekam savā galvā. Tā kā, ja, atgriežoties pie tā, gan finansēm būs laiks un ceļot nevis tikai atpūsties, bet patiesībā, lai izbaudītu, redzētu mūsu skaisto planētu, nevis vienkārši sauļošanās krēslā gulēt, dzertu kokteili un 3 reizes dienā iet ēst. Es domāju, jūs saprotat, par ko es runāju. Tas arī ir stereotips, kas ir atpūta, vai kas ir aizbraukt kaut ko apskatīt, jo parasti tādās zonās tu īsti neko neredzi. No to patieso, ja, kas ir tādā vidē, varbūt tu valodu dzirdi, aptuveni kaut kādus dažus objektus redzi, bet tas arī nav tas. 21 nozīmē, ej visur,
ej tur, kur tev pat sirds aicina, un citi ir arī starp mums esošajiem, arī ir tie, kas ir braukuši un jūt, ka kaut kas sauc. Kaut kāda vieta sauc, un vienkārši, vai kaut kāds ceļojums sauc, tāpēc, ka nezinu, kāpēc, bet es gribu tur, tieši tur. Mums ļoti skaisti arī ir pavadoņi jau arī Latvijā. Man prieks par šiem cilvēkiem, kas ir kaut kādas vietas izpētījuši un mazās grupiņās organizē. Vai tas ir kā retrīts, vai tas ir vienkārši kā tāds kaut kāda programmiņa, kur aizvest pa tādām neskartām, nebijušām, autentiskām vietām. Lūk, tas ir 21, kas gribēs izceļot un apskatīties to autentisko, vai arī vienkārši iesēdīsies mašīnā, paņems līdzi arī guļamaisu vai madracīti un gulēs mašīnā un brauks apkārt vienkārši pie dabas, pie kādiem objektiem un būs neatkarīgs no daudziem citiem faktoriem. Arī tas, arī tā, jo tā ir 20 ir arī brīvības enerģija. Tas arī mēs runājam par, gan ir pie 19 runājam, būtībā viņi tur sākās. Un, pie 22 mēs to noslēgsim, arī vēl paturpināsim un noslēgsim. Šī absolūtā brīvība, viņa jau dzindzina, viņa jau ir esoša, viņa ir vajadzīga, viņa ir nepieciešamai būt, ka tu saproti, kad ir iespēja, lai arī kāda situācija ir, tu vari būt visur, jo visa planēta ir tavas mājas. Un, jā, kādam prasīsies viesnīcas, patiesībā 21 neprasās viesnīcas, viņš var gulēt zem atklātām zvaigznēm, ja vajag, jo jo šī enerģija, viņa taču, nu, viņa saka, esi ar mani kopā, esi sajūti to dabu, un tas ir tāds citādāks redzējums par to un izpratne, kas ir ceļošana. Tā ir pastaiga pa savām mājām, pa savu planētu, pa savām mājām, un kā arī citās tēmās es arī minēju, tas ir enerģetiskās atslēdziņas vākšana. Mūsu enerģetiskais nospiedums planētā ir daudzās vietās no citām dzīvēm, ja. Tā, kad citreiz savs tā sajūta, jā, un es esmu pati to arī piedzīvojis, kad biju Amerikā, Lielajā kanjonā, es sajūtu, es sapratu, kas tas ir, kad te uzkāpt tādā vietā vienkārši, kas notiek? Un kad tas saslēdzies ar to, kur tu esi bijis, vai citā laika līnijā vēl joprojām esi, tas ir atkal tāds, nu, šī tēmai atbilstoši kuku variants, jā, ko mēs varam runāt, tāpēc, kad tu jūti tās vietas un sajūti arī laika līnijas vienlaicīgi. Un kas notiek tajā brīdī? Notiek šāda veida, kā, teiksim, dziedinājums tavai atmiņai, tu sāc atcerēties, kas tu esi, tu sāc atcerēties, kas tev ir jādara šeit, ja? Šie ceļojumi, viņi vienkārši reāli nevis tu aizbrauc, lai vienkārši kaut ko it kā apskatītu, kaut ko it kā apēstu citādāk, kas nav šeit. Tas ir kaut kas citādāk, pilnīgi citādāk, jā, un ka var palīdzēt vienkārši sev atmosties vēl vairāk, tāpēc tiek mudināts ceļot, nebaidīties, izbraukt, jo citiem, teiksim, ir bail arī izbraukt, un citreiz ir situācijas, kad ir vienam jādodās kaut kur, jā, un arī tas ir kā iedrošinājums, un arī mums grupā ir, kas ir devušies vieni paši, un tas ir tik forši. Es vienkārši abrīnoju, kad ir noklausījušies impulsu un tur devušies un pieredzējuši to. Es nevaru nepajautāt, bet, Laurija, varbūt, ka tu vari arī tomēr padalīties, tāpēc, ka tev ir bijušas situācijas un par ceļošanu tev ir ko teikt arī. Nu, tas vienkārši ir saistīts, un ko es varu padarīt, ka viss komplekts tevī tur strāvo un ir. Jā, nu vispār interesanti, jā, tu jau zini, ka es neesmu mega ceļotājs, jā. Man mamma arī ir 21. dzimšanas datums, viņa savukārt ir cik tur 30, cik valstīs bijusi, un viņai to tik vai kā kaut kur katru gadu aizceļot, un visam viņai pietiek nauda. Bet tas, ko es šī brīdī gribu ļoti pateikt, un jebkuram ir tie 21 vai nav, nu, piemēram, pat ja nav to līdzekļu, lai aizlidotu kaut kur vai tālu, aizbrauktu vai uz ilgu laiku, vai nu kaut kur, teiksim, nu, es nezinu, tas laikam arī man tiešām ir kādi jūs vienniekam, man vienkārši interesē, nu, ja pietiek tik, cik degvielu ieliet un vienkārši braukt, kur acis rāda, man tagad, teiksim, ar dzīves biedru ir, nu, mums pilnīgi šis variants, piemēram, pagājušā nedēļa, piekdiena, sestdiena, svētdiena it kā ir brīvas, un, nu, protams, kad ir darbi pie lauku mājas, nu, tā kā maz neliekas, bet vienkārši no rīta spontāns lēmums, vienkārši sēžamies, braucam, sākām ar Pokaiņu mežu un nonācām pat līdz Kolkai, ja, vienkārši tā, ka, nu, pirmo nakti mašīnā, otro gan mēs nobukojām naktsmītni, bet citos apstākļos varbūt tiešām arī teltī un nezinu, tajos hamakos, bet tiešām, nu, tā kā es teiktu, jā, tas tam 21 ir šis par to paplašinājumu. Un man vispār, nu, es dzīvoju skaistā vidē, bet es arvien vairāk jūtu, ka man pietrūkst redzēt jūru vai ezeru, kaut kādu ūdeni un horizontu un plašumu. Es bišķiņi esmu
tā bļodā. Aiziet, redzēt, viss baigi forši, bet es nezinu, man pilnīgi tā kā no iekšas vēl, ka man vajag, nu, bezmaz pārcelties, vai nu vienkārši ļoti bieži šādi izbraukt, kaut kur redzēt plašumu. Ja, nu, tuvākais man ir tāds kalns, ja, ko daudz bieži var redzēt, tāds saulēktu brauc tur vērot, bet es ļoti. Agrāk varbūt tas tā nebija, kaut gan arī bija, bet tagad arvien vairāk. Bet tiešām šis te, nu, protams, ceļojumi maksā, bet ja velk, tad tiešām telts līdzi vai tiešām tajos hamakos vasarā un vienkārši brauc un jo tu vienkārši paplašini nu, visu savu būtību, ārkārtīgi bagātinies un iegūst kaut ko tādu, nu, tas ir tas stāsts. Nevis lietās likt naudu, bet šādos piedzīvojumos, nu, vismaz divs vienniekam man tas ir ļoti. Un būt dabā un svaigā gaisā un redzēt saulu rietu un redzēt saulu lēktu, tas vienkārši ir, nu, ko vēl vajag? Ko vēl vajag? Es nezinu, nu, tā kaut kā. Jā, paldies, Teres, kā, jā, tā tieši tā, būtu vienkārši, ja mums jau viss ir, un tas, kas mums tur pietrūks, ko mēs mēģinām ar mantu aizlāpīt, um, nu jā, tā arī atkal ir cita saruna, bet patiesībā daba dziedē un tāds skaists saulu lēkts vai saulu riets vai lietus vai arī tāpat laikā vētra un sniegs un vienkārši saule sniegaini augstā dienā, tas dimantu mirdzums sniegā, tas viss, vat šīs lietas ir tās, kas patiesībā man taču neko vairs nevajag, ak dieniņ, cik skaisti, un tu viņš tādu dziedinājumu dod, kad mūsu vēlmes, mūsu traumu caurumiņi, kas ir no bērnības, vēl viņi sāk aizpildīties, viņi dziedinās, viņi aizlāpās ciet, viņi transformējās. Un tāpēc ir tā, ka kādam pastāvēt Norvēģu fjordos un pastīties, kādam aiziet arī kaut kādā Everestā uzkāpt, kādam vienkārši būt pie Tirkijas zilas jūras un baltajām smiltīm, un kādam vienkārši mežonīgajā lielajā sekvoju mežā pieskarties šiem maģiskajiem kokiem. Jau es runāju, man jau spāles gaisā, es nesaprotu. Un viss jau notiek, un ka mēs tās sajūtas, ko mēs tur paņemam līdzi no turienes, viņš ir tik ļoti atbalstošs brīžos, kad mēs atkal aizplūstam kaut kur. Tas ir, kad man arī aiziet kaut kas, un es, kad esmu pateicīga, kad sanāca Lielajā kanjonā būt Amerikā, es atkal to sajūtu, es pilnīgi jūtu to temperatūru, es jūtu to smaržu, kas bija man viņš ir tā šūnās saglabājies manos failos, kad es viņu ceļu ārā, un pēc tam un es atjaunojos, un pēc tam atkal sāku sevi sadzirdēt vairāk un atgriežos arī savā kodolā. Ja? Tā kā šī ceļošana ir nu, tā kā instruments priekš sevis, lai atkal noturētu sevi savā kodolā. Un atkal viss, kas ierobežo, viss, kas traucē, un vislielākais traucēklis mums ir šie finansiālie uzstādījumi. Bet jo mēs vairāk plašāk paskatīsimies uz šo tēmu, un ne tikai šo, bet jebkurā arī attiecību jomā visur. Tāpēc, ka, lai ko mēs arī darītu, mēs ejam plašumā. Caur 21 mums palīdz plašāk, plašāk un plašāk visu gan ieraudzīt, gan apskatīt, gan pieredzēt. Gan izzināt, gan arī uztvert, bet visā ir plašums. Un ka mēs saprotam, pagājušā nedēļa bija tā, vai pagājušā mēnesis bija tā, vai pagājušā gada bija tā, un tagad es saprotu, wow, nu jau ir kaut kas pamainījies. Un ziniet, kā mēs to paplašinājumu vēl ieraugam, jau praksējoties. Man ir liels prieks, ka jau kopš februārī bija pirmais ieraksts, ka mēs dalījāmies savās pārmaiņās, iekšā šeit grupas, kas mums jau pārdzimusi tiešām par tādu pārmaiņu instrumentu. Un ir vairāk kā pusgads pagājuši, un tās saucamās refleksijas katru mēnesi, kad mēs dalījāmies pārmaiņās. Tas paplašinājums, ko tur var no šiem ierakstiem dabūt, viņš ir vienkārši fenomenāls. Jo katram kaut kas ir noticis tā, un tas skaties nopietni, un apziņa līdzi ar to visu arī paplašinās. Un šis viss mūsu arī koplauks, es nezināju, ko nozīmē es tu mēs kopā viens. Tad, kad viņš radās, es nezināju. Viņš vienkārši tie vārdi atnāca. No kurienes? No acīm redzot, kāds atsūtīja. Un tad, kad tu sāc iet, un kad mēs pirmo ceļojumu taisījām, gan online, gan klātienē, vienkārši tu nonāc pie 21 enerģijas, un tu sēdi vienkārši asarās raudi. Kā tas tā var būt? Nu kā? Ka mūsu arī šis dombiedru čats ir izveidojies, lai viens otru atbalstītu. Šī vienotība, šis paplašinājums no katra individuālās pieredzes, no katra individuālās ceļa. Mēs neejam vienu, mēs ejam tādu katru individuālo, bet kā veselā kolektīvā būtība, ja, kas ir 21 enerģijas būtība, es šodien ieliku arī vēl čatā, tā kolektīvā veselā viena būtība, viņa pieredz sevi caur šīm mazajām šķautnēm.
ka mēs saprotam, ka mēs esam daļa no kaut kā viena, un kad visums pieredz sevi caur mani, caur tevi, un tu neesi tu, un es neesmu es, mēs esam mēs viens. Nu, tas ir, un kad tu saproti to, ka ikdienā komunicējot ar savu partneri, ar saviem vecākiem, ar saviem kolēģiem, ar saviem sadarbības partneriem, ar dombiedriem, un kad tu saproti, ka tu nekomunicē ar kādu citu, tu visu laiku komunicē ar sevi. Un tas ir tas nākamais apziņas lēciens, kas notiek arī šeit, arī tīri atceļojot dabiskā veidā kārtējo ciklu, 22 ciklu, kad tu nonāc bāc, nopietni. Tas bērns jau nav mans bērns, tas bērns esmu es. Tā mamma nav mana mamma, tā mamma esmu es. Tas mans kolēģis, mans draugs, mans paziņa, tā esmu es. Wow, kā es visu laiku komunicēju ar sevi, kā es sev sūtu zīmes un norādes, bet duālajā, ja mēs dzīvojam duālajā, mēs to nedzirdēsim, mēs redzēsim, kā tas ir viņš, tur ego strādā. Un mēs pie 20. enerģijas tāpēc runājām par šo dualitātes atpazīšanu, kad ir duālā, bet mēs bez duālā nevaram, jo šeit arī 21. enerģijas būtībā, ja, ir minēts, ka sākotnējā apziņa sašķēlās tad vīrišķajā un sievišķajā garā un matērijā. Jo tas bija nepieciešams tāpēc, ka vienotā būtība nevar pilnībā izzināt sevi pašu, un tāpēc ir sadalīta uz divi, lai pavērtu vispār iespēju piedzīvot pieredzi un piepildīties ar jēgu. Ja, tāpēc ir šis dalījums, tāpēc ir duālais, ir tie pretstati, ka tu caur pretstatiem nonāc pie tā, ka ir tas patiesais. Līdz ar to tu ļauno nevar teikt, ka tas ir slikti. Viņš ir duālajā slikti, bet viņš tajā esošajā realitātē tas ir labi, jo tā ir daļa no unikālā. Tā ir vienkārši daļa no unikālā. Šī alķīmija, ko mēs skatījāmies, alķīmijas redzējums 14. enerģijā arī par to pretējo, kad ir līdzsvars un ir mērenība, ja, kad ir grāvīši, un tas 21 to visu vēlreiz pastiprina, bet viss ir vienots planētā, viss ir vienots, tāpēc tā ir tā pasaules enerģija, te viss ir saistīts, kā dzīvnieki, kā augi, tā cilvēki, nav tādi labāki, sliktāki, unikālāki, dumjāki, gudrāki, nu nē, tas ir tāds, tas vērtējums, ja, tas ir duālais, kam ir jāaiziet cauri, lai tu saprastu, hei, bet īstenībā viss ir forši un viss ir līdzvērtīgi. Un man patīk tāpēc arī šī mūsu enerģija, ko mēs nesam arī šeit, arī kopēji mūsu koplaukā, šī čata koplaukā, ka mēs visi esam līdzvērtīgi, unikāli, mēs ejam autentisko savu ceļu, un ka, jā, mēs esam katrs kaut kādā savā posmā, kam mēs ejam cauri, bet arī mūsu atskaņotā pieredze ir kaut kas tik vērtīgs tam, tai otrai mūsu daļiņai, kas arī perās pa savu realitāti un pa saviem pārbaudījumiem, bet tas ir kā šis atbalsts, kā šī klātesamība, hei, bet viss ir kārtībā, mēs visi paramies pa saviem, pa saviem kaut kamiem, jā, un vienkārši satiekamies, lai tādā dalītos un atkal iedrošinātu un parādītu alternatīvo redzējumu. Alternatīvais redzējums pie 12. enerģijas, ka mēs runājam, šīs mežonīgi daudz lielais alternatīvais izvēles klāsts, tu vari jebko. Un 21 arī parāda savu brīvības prizmu, un pēc tam 22 otrā enerģija parāda, es taču varu visu šai dzīvē. Viss, kas mani bremzē, ir manas pašas uzliktie šķēršļi, un šķēršļi vēl joprojām dzīvo tur pie 15. enerģijas, kur mums vai nu es godīgi pasaku sev, vai nu es sev meloju. Vainu, vienkārši kaut kas ir noticies. Un, ja man kaut kas nesanāk, tad ir kaut kur atkal mans uzstādījums, man liek šķēršļus, bet tos uzstādījumus ne jau kāds cits viņus liek. Kāda ārējā varbūt darbība to ir darījusi, bet ja saprotu, ka viss ir vienots, viss ir vesels, tad es pati sev, un pat tā bija mana brīvā griba izvēlēties šobrīd ciest, izvēlēties šobrīd neiegūt to, ko es gribu, tā ir mana izvēle, tur atrasties. Un visam ejot tam cauri, tu saproti, ok, skaidrs, un ka tu vari mierīgi ieelpot pēc tā visas, nu skaidrs, tā ir mana izvēle, bet es negribu vairs tādā stāvoklī. Es nevēlos, es jau gribu to otru, un es atradīšu variantu, un es viņu pamēģināšu. Pat ja es būšu vienīgā uz šīs planētas, kas kaut ko tādu darīs, darīšu, jo tas ir mans ceļš. Jo es nevis tāpēc priekš citiem dzīvoju, ko mans ego domā, ko citi par tevi padomās. Bet es iešu, tāpēc, ka tas ir mans. Un, ja man izvēlas plaukt, viņš saka, hei, tāda opcija pastāv. Gribu pamēģināt? Jā, es gribu pamēģināt. Nu, vo. Un, lai man būtu drošāk, acīm redzot, arī koplaukā, ja, lai vienkārši
tās, lai vienkārši dalīties un dzirdēt ar saviem līdzgaitniekiem, jo koplauks vieno, un tad tu saproti, tu neesi viena tanī visā, pa kuriem tu pēries. Ir vēl kāds tāds crazy cilvēks, kas tur ņem un kaut ko rada un dara, ja? Un tas iedrošina dot spēku. Tāda acīm mums saka, ja klausos un saku, jā, tā ir bezkārtīga, bezkārtīga. Ā, tā ir bezkārtīga sūda, nav gar dābola. Jums savos ceļos super. Jā, garu cāpols, jā, super, super, Dacīt, paldies, ir kā pilnīgi, nu, super, brīnišķīgi. Tātad, jūt sevi kā vienu veselu, iet šis apziņas paplašinājums, un viņš nemitīgi iet līdzīgi, kā mēs 13. enerģijā runājam par cikliem. Jā, tad arī šeit apziņa plešās nemitīgi visu laiku. Viņai arī ir savi cikli, un tas nebūs tā, un tagad es tagad šeit esmu, kur es tagad tā domāju, es tagad tā daru. Jā, uz doto brīdi, jā, līdz brīdim, kad tu būsi, ka to sasniedz, un tev nāks nākamais. Bet tāpēc, ka tas izvēles plaukts, viņš jau tur turpinās, tu tikai gar vienu plauktu otru, ok, šo paņemienu, pamēģināju, apstāju šī brīdī, tā kā esi šeit, bet tu skaties, bet tur vēl ir tādi pieci interesanti. Jāpaskatās tur, un tur vēl ir pieci tādi, un tikai uz priekšu tur ir bezgalība. Un tas ir šeit, kamēr mēs esam šajā izplatījumā atnākuši pieredzēt sevi, tas ir, tā kā saka, arī bezgalīgā šī pieredze. Un kad tu saproti, jā, tik tiešām manī ir viss, un man vairs ne pēc kā nav jātiecās. Es saprotu, ka tas viss jau ir manī, un es vienkārši esmu tanī un tanī to visu pieredzu vienlaicīgi visos laika līnijās, visās dzīves pieredzēs. Šeit, tas ir tāds jau nākošais moments, kad arī šeit vairs nav jāatgriežas. Un nevēl tas saka arī, ka tie, kas ir centrā, dvēseles centrā, jau tas 21 kaut kur tur ir, jūs jau esat jau praktiski šitādu solīti. Nu, vienkārši pasaki, vai šī dzīve, vai vēl kaut kādas dzīves patusēsies, bet patiesībā jūs varat iet projām jau. Jums ir tas tā iespēja jau, nu, tas, ja kādam baigi gribas priekš prāta kaut ko iedot, nu, faktiski tu vari jau doties viss. Bet tikpat labi, nešķirojot šobrīd, kuram kas ir, pātrinājums un uzlieciens var būt jebkuram līdzvērtīgi arī šīs dzīves laikā. Ja tev pietiksies un tu sapratīsi un tu gribi aizlekt tik tālu, tu to vari izdarīt jau šajā dzīvē. Neskatoties, ko tev cipari rāda. Izvēles, iespēja un instrumenti visiem ir līdzvērtīgi. Un ja tev arī negribās vairs šeit atgriezties, vai tu jūti, ka tava dvēsele izdomāja superlēcienu vienas dzīves laikā uztaisīt, tev tas ir iespējams, un to var izdarīt, un arī var šeit neatgriezties. Vai arī atgriezties kā brīvprātīgais, ko arī daudz arī no jums ir izdarījuši un atnākuši. Tā kā, nu, jā, tas ir interesanti, ka tu saproti un vairs tas tā kā netraucē dzīvot. Un meistara zīme, vēl noslēgumā tā ir arī meistara zīme. Ko tas nozīmē? Tā ir meistarība, kaut kāda prasme, ko jūs protat. Visdrīzāk ir tā, ka parasti jums kaut kas padodas, un jums tas nebūs kaut kas baigi dišs. Citi tur vienkārši, kāda tā māka, cik skaisti, cik forši, cik brīnišķīgi, cik unikāli. Bet pašam, nu, man liekas, tas tā, nu, pašsaprotami, nu, jā, kaut kā tā. Bet, vai arī kaut kāda lieta, kas jums patīk, jūs esat iedziļinājušies, esat viņu attīstījuši, un jūs varat tālāk nodot šīs zināšanas citiem, lai arī, nu, tā kā meistars, kas apmāca, kas iedod šīs prasmes citiem. Un tas ļoti vērtīgi šo ņemt vērā, nevis pat palikt kā šis izpildītājs, kas tikai, nu, pieņemsim, labs frizieris, nu, matu meistars, ja viņš taisa matus, viņam, nu, kolosāli sanāk. Bet kaut kādā brīdī saprast, bet es varu iemācīt arī kādam vēl, arī tās savas features, kas man pieredzes laikā ir veidojušās, un iedot to tālāk nākošajiem, ja, un varbūt pat rezultātā pat arī vadīt tādu vietu, kur vairāk, nu, ka teiksim, ka mēs paceļamies izaugsmē, ja, un mēs kļūstam arī kā vadītāja pozīcija, un, jā, mums ir kaut kāda sava klientūra, varbūt šoreiz jau mazāka, izlasītāka, ja mums vairāk laiks paliek varbūt vairāk sev, un tīri tādā hobija līmenī es turpinu savu meistarību, bet ne tāpēc, ka tas jau saistīts ar manu izdzīvošanu, visu pārējo, ja, bet tikai tīri tā, ka man patīk dalīties, un es dodu tālāk savas meistarības apgūtās lietas. Un tas nav tikai viens virziens, tas var būt daudz dažādi virzieni dzīves laikā. To sapratīs tie, kas jau jūt sevi šīs meistarības kaut kādas, tās var būt arī praktiskas, pa materiālo pasauli, tās var būt arī netaustāmas dvēseliskās lietas, ja garīgās lietas, bet meistars, mums ir daudz meistari, mums ļoti daudz, un vispār mīļie. Tas ir tikai mans personīgais subjektīvais sajūtu novērojums visus šos gadus, kad jau šīs zināšanas bija atnākušas. Latvija ir, es gribētu Latvijai iedot 21. enerģiju, kā pirmkārt ar to, kā Latvija ir izcēlusies pasaules līmenī, dažādās sfērās, kā zinātnē, kā sportā, kā mākslā, kā viss kaut kur viņa ir izcēlusies. Viņa ir atrodama, un arī, kad tie saucamie
apbalvojumi vai atzinības arī kā medaļu veidā, vēl kaut kādā citu veidā. Viņa ir kā šī mazā valsts. Un tur mums vispār dzīvo ļoti daudz meistari, ļoti daudz praktiski cilvēki. Un vienreiz man bija tāda ideja, varētu vienkārši uztaisīt vienu lielu Latvijas tādu eksporta veikalu, kurā visi tie amatnieku meistari, rokdarbnieki varētu sevi tā realizēt, un mums būtu lielais Latvijas veikals, kurā ārzemnieki iepērkās, ja, kas mēs esam pasaulē, jums ir ārkārtīgi daudz meistaru, ārkārtīgi daudz. Un lielais tāds, nezinu, Etsy akauns bez maģijas, kur visi latvieši var, un tur vienalga. Bet tāda doma bija, un tas projekts vispār, viss, kas ir ar projektiem saistīts, man arī ļoti rezonē. Bet tā, kad es tikšu līdz investoru līmenim, es labprāt daudz ko šādu arī, tas ir mans arī tāds sirds ceļš būt par investoru daudzos projektos, globālos projektos, un tieši saistībā arī ar Latviju. Bet tas ir ceļš vēl ejams, un es ticu, ka tur kādreiz nonāksim. Mums īstenībā abiem ar Andi, jā, ļoti ir sirdī investora. Tā būtība, un tāpēc, jā, tas arī viss pie 21. Jā, jo latvieši tik tiešām daudz ir meistari, un mēs varam, mums par to nav jākautrējās, un mēs varam īstenībā tikt novērtēt arī savā starpā. Mums ir grūti, jā, kā šeit Latvijā realizēties, bet ja mēs dabonam šo ārzemju plūsmu, arī naudas plūsmu, tad mēs tiksim novērtēti, ka vienkārši tas ir cits ceļš ejams. Mēs šobrīd ne uz viens uz otru, un mēs varēsim arī pēc tam viens otru atbalstīt. Un mums tos lielveikalus ar visādiem citām lietām vajadzēs jau visu, ko mums vajag dzīvošanai un skaistai būšanai. Mums ir tepat mūsu zemē. Ar mūsu pašu rokām radīts un veidots. Tā kā tiešām un visiem pietiks. Bet, tas ir, to jāgrib ieraudzīt, un jāgrib arī atbalstīt, un jāgrib arī redzēt, kā tas viss var ienākt. Un nevis Latvija iznīcina sevi ar visiem tiem pārējiem uzliktajiem noteikumiem, likumiem, bet patiesībā tas ir enerģētiski, tas ir smalkajā plānā kolosāls darbs, lai mudinātu latvieti domāt plašāk. Ja mēs skatāmies ļoti šauri, lokāli, bet tas ir tas mudinājums, ka, ja tev parasti, zini kā, ja tev kaut kas nepatīk, tu sāc pārsēsties. Krēsls paliek nēsts, tu sāc meklēt jaunu krēslu vai citu vietu. Kaut kas nepatīkams vidē, tu sāc mainīt, ja? Tā kā, ja ir nepatīkams likumdošanā, tas nozīmē, ka tu sāc mainīt, meklēt un domāt alternatīvu. Tā kā īstenībā mēs atkal, tas nav nekas slikti, mēs paskatāmies no otras puses, kā tas viss cikls izveidojas, lai mēs paši ietu alternatīvajā redzējumā un mēģinātu un uzdrošinātos mainīt lietas, un tad arī likumdošana pamainīsies. Viņa mainīsies no tā. Tā kā, viss ir saistīts, ja? Un uz to var ļoti viegli un mierīgi paskatīties, bet viss sākas ar mums pašiem, kad mēs sākam mainīt savā ikdienā, savā realitātē, un lēnām ejam un arī dalāmies un iedvesmojam tālāk. Tā kā pa meistara zīmi atceramies, ja te meistari droši liekat lietā un dalāties. Ja jums kaut kur esat meistari, jau savā jomā jau jūtat, un ja nejūtat, tad lūdzu padalieties, ko jūs darat, un tad mēs pateiksim, bet tu tak meistars esi, atgādināsim, jā, un aiziet, vienkārši dalieties tālāk savā unikalitātē. Jā, nezinu, tik ļoti. Vēl viena bija lietiņa par, jā, pavisam vēl arī garām skrienot, starp citu, arī nemaz mazākā diskutējuma tēma, tas ir tīkla mārketings, un arī viss, kas ir tīkls, tīklošana un tieši tīkla mārketinga, protams, viņi daudz dažādi pasaulē, daudz dažādi uzņēmumi. Bet viens, kas ir, tas ir, protams, jāmāk atšķirt šos plānus. Mums ir arī pieredze ar vienu no uzņēmumiem, bet šis ir 21. enerģijas ļoti saistošs arī viens no darbības virziena iespējām, jo pirmkārt tas ir plašums, pirmkārt tā ir starptautiska komunikācija, un tu tiec pie visas pasaules klāt. Ja? Atkal, tu esi visā pasaulē. Un tas ir bonus, un tā ir kolosāla, protams, platforma, bet kā instruments, kas arī ļoti skaisti nes atpakaļ enerģetisku apmaiņu, bet kur ir labums, tur ir savs, it kā, duālajā pasaulē mums ir abas puses. Un tāpēc, kas ir sautīgie, kā saka, ir radījuši tādus plānus, lai nomulsinātu cilvēkus, protams, un ir mums negatīvas pieredzes bijušas, kad kādam varbūt, man ir bijušas negatīvas, bet ir uzņēmumi, kas skatās nesautīgi, tomēr viņi ir. Un tas nav tā, ka visi ir vienā maisā metami, nē. Jautājums, vai mēs vēlamies pēc skarbajām pieredzēm iedziļināties, 9. enerģija, vai mēs vēlamies iedziļināties, un ja mēs iedziļināmies, tad mēs tur atradīsim pērles un to, ko citi aprej un apsmej, bet,
lai tā ir viņa pieredze, bet ir, un mēs esam atraduši vienu kolosālu pasaules līmeņa pērli. Tā kā tas ir otrs mūsu virziens, kur mēs daļa no eļļu ģimenes darbojamies, jā, un tik tiešām tikai tādā brīdī, kad arī pati es iedziļinājos, es ieraudzīju pērli. Pirms tam es biju tas pats rējējs, kas visi pārējie, ja kas rēja, teica, nē, 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 tur nekā nav, bet kad tu sāc iedziļināties, un pēc tam bija grūti noticēt pilnīgi savām ausīm un redzēt acīm, kas notiek, ka tiešām var arī būt arī harmoniski tas viss uztaisīts, tā lai tiešām, kad cilvēks tiek nolikts pirmajā vietā, cilvēka attiecības un attieksme nolikts pirmajā vietā. Tā kā arī tas ir pieredzēts, un ja kāds ir darbošanās jomās, turiet acis savus vaļā, un jūs redzat godīgumu ap sevi, tad esiet tur, un tas ir kolosāls virziens, kur arī darboties un sevi pieredzēt arī caur 21. enerģiju. Es par negatīvajām nerunāšu, es pišķi biju pierunājis, nu, pieminējis, bet tās jums ir, tas, ka varbūt bail no plašumiem, bail plašumā iziet, tiešām bailes būt arī tādā lielu cilvēku, nu, daudzu cilvēku vidē, līdz ar to tepat arī kaut kas var būt saistīts arī ar to pašu komunikāciju, publisko uzstāšanos līdzīgi, tā kā piecinieks par to jau runā, bet tur, kur ir daudz cilvēku, varbūt bailes, vai arī nepieņemam pasaules, liekas, ka pasaulē visi tik slikti, ka negribas iet no mājām ārā, ja, un ka vienkārši sevi izolē no pasaules. Vienkārši ir pret visu kaut ko, tāpēc, ka nesaprot. Un tas notiek tikai tāpēc, ka prātam nav iedot informāciju, un mēs savu apziņu nepaplašinām. Mēs nevēlamies dzirdēt vairāk informācijas. Mēs nevēlamies pieņemt kaut ko vēl vairāk. Un tas ir vienkārši tāds atgādinājums. Bet tas ir tāpat no sevis nenāk. Viņam arī ir savas sekas, kāpēc šādi stāvokļi cilvēkiem un kāpēc nu, tādas situācijas nonāk. Tā kā mēs to 21 varam redzēt no dažādām šķautnēm, dažādās vietās, dažādās izpausmēs. Jā, varētu arī būt tā, ka pastiprināti tīra un dezinficē vidi, tāpēc, ka ļoti ir bail, ka kaut kas var pielipt, pieskarties un kaut kāds vīrus atnāk tieši tad, kad ļoti ir tāda paranoja no tas, kas ir, vai teiksim, aizbrauc uz kaut kādām ārzemēm, kur saka, kur visādas ir bakas un vēl kaut kas, nu, malārijas un tam līdzīgi, ja. Ak, dieniņ, man vajag visas iespējamās potes uz to brīdi salikt, man vajag visu iespējamo šito, man vajag visu iespējamo šito, un tā, kad ir panika bez maz vai, un es vēl likšu virsū, un mums Covid laiks ļoti daudz parādīja, kas daudziem arī līdz paranojām aizgāja, ja. Tā kā tas arī par to, ka es neusticos pasaulē, pasaule ir slikta, pasaulē ir daudz visa kā, kas ir, nu, kas var man nodarīt pāri, ja. Nu, jā, tā kā, un var arī būt izteikts kategorisms, izteikts, va tas ir tā, va šitas ir pareizi, šitas ir nepareizi, līdzīgi, kas mums bija jau pie 8. enerģijas, jā, tad 21 arī var būt ļoti kategorisks un kas cīnās, un tā ir, un tā nav, un vispār visā lielā skatījumā skatoties nepareizi. Pie visa vainīgas ir sievietes, un tā arī ir. Tā, mēs to par to vakara vīru runājām. Pie viss ir vainīgas sievietes, jā. Nu, kā vainīgs, jā, nu, tā, teiksim, sekas ļoti lielas cēlonis, teiksim, cēlonis daudzām pasaules negācijām ir sievietes, bet tā ir cita tēma. Tas nav nekas personīgi tā, bet pa lielam tāpēc, ka sievietes spēks ir vienkārši mhm. Un, mīļie vīrieši, lūdzu, kas skatās ar ierakstu, mīļie vīrieši, jūs esat superīgi, brīnišķīgi, bet mēs, sievietes, mācīsimies būt savā līdzsvarā. Kad mēs būsim līdzsvarā, savu spēku pārvaldīsim, arī visu pasaulē iestāsies līdzsvars kaut kādās, nu, vismaz vietās. Jā, tā kā, jo apvaldīt to, tas ir daudz, jā. Ir jāmācās, un mēs arī mācāmies, tad visā ir. Nu, lūk, tā kā papildinājums ir mūsu esošajā pamatmateriālā, bet, kas iet jau 22 enerģiju ceļojumu ar pamatmateriālu, bet šis ir tāds papildinājums vēl uzfrišinot vai atsvaidzinot visu informāciju. Un jums ir kolosāls iesaku 21. enerģijas garīgo vēstījumu, kam ir darba grāmatas, jā, vēlreiz apskatiet kolosāli atgādinājumi mums par šo globālo enerģiju. Negatīvās izpausmes, protams, izskatiet, izvērtējiet ieteikumus, kur atkal ir pieminēts kusties un esi aktīvs, attīri savu organismu, rūpējies par savu ķermeni, pārvari pasivitāti un slinkumu. Tadā! Tā kā mūsu ķermenis vēl joprojām iet līdzi, kas atcerās par ķermenisko veselību, ja arī gara enerģijās par to tiek atkārtots nemitīgi un aicināts atceries, ka tu vari pildīt savu misiju šeit uz zemes tikai tā, ka tev būs arī vesels ķermenis, un tad arī vairāk būs tīras anteniņas, lai atcerētos un uztvertu informāciju, kas nāk visur apkārt, un lai tas duālais redzējums tevi neizsit no tavas ierastās vides, bet ka tu viņu atšķir, kas ir duālais un kāpēc tu esi vispār savai realitātei tādu situāciju pievilcis un ko tas vispār tulko un nes un tam līdzīgi. Ja? Jā, un Lauriņa arī saka, jā, to tā kā arī esmu šovasar izpildīju, mīlēju vingrošanu, jā, mums arī mēs pie sanitiņas ejam tālāk.
Tūlīt jau 90, varbūt ir 10, skatījos līdzi, jau kaut kas ap 90 dienām jau ir, un tas ir kaut kas fenomenāls, kā to, kas izmainījās ar kustību. Tā mēs pie pārmaiņām dalīsimies, ja mums atkal sekos ikmēneša pārmaiņu zooms, un tur mēs noteikti arī visā dalīsimies. Tātad, rezumējot vēlreiz par 21, tā ir visa pasaule, tas ir plašums, tā ir visa māte zeme, tā ir arī visuma māte, un tās ir rūpes par ne tikai sevi, bet par visu, kas ir apkārt, jo patiesībā tas viss, kas ir apkārt, tas esmu arī es. Ja? Tas radītājs, kas atnāca sevi šeit pieredzēt, tas ir tas, kas ir viss šeit apkārt, bet sadalīts ļoti daudz smalkās, smalkās daļiņās. Ja? Un kad tas cits, kas man tur kaut ko kaitina, tas cits, kas man tur izraisa to un to, esmu patiesībā es pati tikai citā izpausmē, citā pieredzē, citā laika līnijā, bet mēs visu laiku vērojam paši sevi. Tas ir tik smieklīgi un interesanti. Tāpat laikā, kad vienkārši, kad tu redzi, ka visur esi tu un tu viens tas, kas, kam ir būt, kas pastāv, kas ir. Kas ir tāds mūžīgs un bezgalīgs tālāk. Nu, ļoti filozofisks nobeigums, bet, nu, ko tur darīt? Tas ir gara pasaules enerģija, un tā nu viņi ir. Viņi tur višķi prātu ritīgi tricina ārā un sit korķus ārā, kā sakam. Bet ar to viss nebeidzās. Mēs turpinam iet uz arī kārtējā cikla noslēdzošo enerģiju, 22, tā kā turpinājums sekos, uz vēl absolūto brīvību, kad brīvības mūsu tēma vēl plašāk aizies, ja? Sākām ar viens brīvība, ja? Maks brīnumdaris. Un ejam uz noslēdzošo brīvību, kas būs uz absolūto brīvību. Tā kā viss ir mūsu rokās un mūsos pašos. Tā kā paldies, kas arī skatās ierakstu. Un, ja jūs gribat arī koplaukā pievienoties, šeit apakšā ir links ielikts arī uz Es tu mēs kopā viens čatiņu. 7 dienas jūs varat bez maksas iziet cauri šim koplauka informācijai, kas ir. Ja tev rezonē šis koplauks, droši pēc tam mēs laipni aicinām arī savā ģimenē, kur tu vari justies kā mājās un pieredzēt gan sevi, un arī iepazīties ļoti daudz brīnišķīgiem līdzīgiem dombiedriem, kas iet arī katrs autentiski savu unikālo dzīves ceļu. Tā kā sazinamies, un mēs esam tepat, un mēs ejam tālāk. Paldies visiem!